Sveicināti! Šoreiz parunāšu par produktu, kurš dod mums enerģiju. It sevišķi cilvēkiem, kas ir jau pāri 40, 45 gadiem, un tas būs par koenzīmu Q10. Tik tiešām ar šo produktu var teikt, ka atgriežas maģija. Vai esat vienkārši kādreiz pieķēruši sevi pie domas, ka nogurums kļūst arvien citādāks? Ne tāds, piemēram, kas pazūd tikko pēc pamošanās, nevis nogurums no slodzes, bet tāds savādāks dziļš šūnu nogurums, it kā enerģiju jūsos kāds būtu ņēmis un apturējis, samazinājis vai tā kā izņēmis. Un tad pēc kāda laika mēs tā kā pamanām, ne uzreiz tas notiek, bet kad ar kādu runājies, tad pieķer sevi arī pie domas, ka lēnāk sāku kāpt pa kāpnēm, netik ātri eju pa ielu, asinsspiediens rēģē savādāk. Reizēm šķiet, ka sirdī nepieciešams tāda kā lielāka uzmanība. Dažiem smadzenes kļūst jūtīgākas. Enerģija zūd ātrāk nekā tā atjaunojas. Un tad rodas jautājums, kas tad īsti ir mainījies? Un mainījies ir tas, ko mēs ar aci nemaz nevaram saredzēt. Koenzīma Q10 līmenis mūsu šūnās. Un kā uzturu speciālists, kā nutriciologs, nākas man bieži skaidrot cilvēkiem, ka Q10, kā mēs viņu saucam, ir tāds koenzīms, kas palīdz mūsu mitohondrijām, kas atrodas šūniņā. Tā ir tāda kā šūnas sirsniņa, katrā šūniņā. Tātad palīdz mūsu mitohondrijām saražot līdz pat 95% no visas šūnu enerģijas. Bez tā šūnas darbojas apmēram līdzīgi kā telefons ar 20% baterijas uzlādi. Šķietami it kā ir ieslēgts, bet darbojas lēni, kavējas un ātri izslēdzas. Jaunībā parasti aktīvi tiek saražots, tiešām aktīvi organisms ražo pats šo te koenzīmu Q10, bet pēc 40, 45 gadiem šīs līmenis ar katru gadu strauji samazinās. Un organisms sāk taupīt enerģiju, ierobežojot mazāk svarīgās aktivitātes, tādas kā vielmaiņas ātrumu, samazina vielmaiņas ātrumu, sirds asinsvadu sistēmas atjaunošanos, samazina imūnreakciju, mazina kolagēna ražošanu, ietekmē muskuļu tonusu, ietekmē atmiņu un koncentrēšanās spējas un daudz vēl citas līdzīgas aktivitātes. Un tas, ko mēs tā kā ikdienā pieraduši saucam, mēs novecojam, patiesībā ir šūnu enerģijas resursa zudums, nevis novecošanās. Un ko var mums dot koenzīma Q10 atjaunošanas līmenis? Kad šūnas atkal saņem šo te koenzīmu Q10, notiek lietas, ko cilvēki raksturo apmēram šādi. Es pamostos un jūtos tikpat mošs kā iepriekš. Mana sirds pūkst mierīgi, līdzsvaroti. Es vairs nejūtos pastāvīgi noguris. Mans dienas ritms ir atgriezies normālā stāvoklī. Man galva kļūsi skaidrāka. Mans asinsspiediens pārstājas svārstīties. Un tā tik tiešām nav maģija. Tā ir tikai mūsu iekšējā bioķīmija. Un koenzīms Q10 veids divas galvenās funkcijas. Pirmā, kā jau es augstāk minēju, enerģijas ražošana. Bez tā mūsu šūnu mitohondrijas darbojas minimālā režīmā. Tikai tā kā izdzīvošanas režīmā. Bet mums taču gribās darīt kaut ko. Gribās
ikdienā paveikt daudzas lietas un lai mēs nenogurtu. Un otra funkcija ir šūnu aizsardzība pret oksidatīvo stresu. Un novecojot, brīvo radikāļu skaits pārsniedz organisma spēju tos neutralizēt. Un tieši tad koenzīms Q10 nāk palīgos un samazina šo nelīdzsvarotību. Orgāni, kas plaukst ar pietiekamu koenzīma Q10 daudzumu, ir sirds un asinsvadi, smadzenes, aknas, nieres, muskuļi, smagenes, āda, it īpaši elastība un turgors. 25% koenzīmu Q10 deficīts jau ir saistīts ar paaugstinātu risku šīm visām augstāk nosauktām sistēmām. Un optimālā dienas deva, dienas schēma varētu teikt tā, lai atjaunotu koenzīma 10 līmeni cilvēkam, kas ir vecāks par 45 gadiem, praksē tiek izmantota šāda deva. 200 mg dienā, tas ir 2 kapsulas pa 100 mg. Un Nature Sunshine kompānijā tieši tāds arī ir koenzīms Q10 vienā kapsulā 100 mg. Nu, lūk, un šī universālā, drošā un fizioloģiski pamatotā deva ir tā, kas palīdz atjaunot šūnu enerģiju tādā līmenī, kādu piedzīvojat katru dienu. Secinājums. Jūs neesat vairāk noguris, neesat tik noguris kā iepriekš, ja? Un jūsu šūnas saņem koenzīmu Q10 un ražo enerģiju vairāk. Kad enerģija atgriežas jūsu šūnās, tā atgriežas arī jūsu dzīvē. Svarīga ir enerģija, katrai dienai svarīga enerģija. Tāpēc koenzīms Q10 ir uzturu bagātinātājs, tāds viens no gudrākajiem veidiem, kā sevi uzturēt pēc 45 gadiem. Tātad maigi, fizioloģiski, efektīvi, mazinot intoksikāciju, ikdienas intoksikāciju no brīviem radikāļiem, no stresa un tā tālāk. Un ja jūs interesē, kā var pasūtīt šo koenzīmu Q10, manā profilā augšā ir saite, kurā var ieiet un reģistrēties. Tāpēc jautājiet, rakstiet, pastāstīšu. Es pati ne visu laiku, bet periodos lietoju koenzīmu Q10. Teiksim tā, gadā sanāk 3 reizes pa buņģiņai izlietot. Patreiz man tā kā pietiek. Paldies!